Tātad šodien diezgan labs trading sessions pēc brīvdienām. After bank holidays, jā. Kur viens trades, itoja take profitu. Jā. Tātad pārējuši viņam pāri. Ko es domāju, ko es darīju? Jā, analizējamies NQ, kā jau vienmēr. Tradoju US 100. Jau pagaidām tā vajag. Palielam šodien pirms session, kad skatījos, es biju bullish. Tad pastāstīšu, kāpēc. Var redzēt, ka mēs vienkārši treidojam uz augšu. Kur var redzēt treidojam uz augšu. Es gribēju redzēt, lai šie te high tiek teikoti. Aizsēd liquidity. Tur mums arī ir daily fair value gaps. Diezgan tāds strong liquidity pools. Un 9.30, kur šī svece ir pirms 9.30. Redzam, ka mēs pirms London session teikām out London lows. Mums bija diezgan laba reakcija. Kur sākām disrespektot bearish fair value gapus, kas jau nozīmē, ka cena grib iet augstāk. Un mēs izveidojam bullish fair value gapu. Un es gribēju redzēt, lai es turpinātu būt bullish uz šiem te highiem, uz šo te buy side liquidity. Es gribēju redzēt, lai šis te 30 minūšu fair value gaps holdo cenu. Tātad cena ietreido, ir reakcija uz augšu no viņa diezgan laba. Jā. Uz 15 minūtēm mums tur ir internal liquidity. Šis te lows. Diezgan arī strong liquidity pools. Un jā, kur ir tieši tā svece. Gribēju redzēt apmēram 9.30, 9.30 opens, New York opens. Mēs notreidojam zemāk pišķīt, un tad mums ir setups uz augšu, un mēs varam ķert longus. Bet, kā redzam, tas nenotika. Nenotika. Mums bija riktīgs drops lower. Gaidīju arī varbūt reakciju no šī te lowa, no Asian lowiem, no New York PM lowiem. Īsti pilnīgi nekā. Var redzēt, ka nekādu setupu vienkārši ejam uz leju, nekādu reakciju. Pat ja bija reakcija, nekāda setupa īsti nebija. Tāpēc jā, gaidīju. Skatījos, no kā cena varētu reaktot. Atzīmēju šos te fair value gapus, tāpēc, ka cena no viņiem var vienkārši apgriezties, iet augstāk. Šis te internal lows uz 30 minūtēm. Uz stundas te bija tikai šis te. Jā. Un jā, skatījos, no kurienes cena varētu reaktot. Gaidīju, varbūt mums varētu būt retracements augstāk. Jā. Un palielam gaidīju. Un kas notika? 10. tieši 10. Ko ir svarīgi atzīmēt? 10. mēs izveidojām šo te fair value gapu, kas ir New York sessionā. Un cenai parasti patīk iet atpakaļ uz viņu, uztaisīt retracementu un pēc tam iet zemāk atkal turpināt uz citiem liquidity pooliem, uz šiem te lowiem, uz šo te unfilled 30-minute fair value gapu. Jā. Un ko es ieraudzīju? Tātad skatījos.
cena nogāja lejā. Mums bija šeit te, var redzēt, ir 3 minūšu fair value gaps. Un ja mēs turpināsim būt bearish, tad es gribu redzēt, lai šī cena respektē šo 3 minūšu fair value gapu. Tas mums ir šis te, kā jābūt sarkanam. Un kā redzam, otrē, kur te, cena viņā ietreido un turpināt zemāk lejā. Tad mēs ejam for sell side liquidity, kas mums ir šis te. Tas bija gandrīz vai pašsaprotami, ka mēs iesim līdz šai te vietai, jo mēs esam bearish, var redzēt, bearish, jo mēs vienkārši treidojam uz leju. 3 minūšu fair value gaps tiek respektēts. Un tad, kad mēs teikām out šo sell side, tieši 10 uz šīs sveces izveidojas 15 minūšu fair value gaps, kas man liekas ir kaut kur te apmēram 15 minūšu fair value gaps. Un es dabūju savu setupu, inverse fair value gapu, kad mums ir take out liquidity, teikojam sell side, mums ir setups, mums ir fair value gaps. Un ja mēs teikojam šo sell side un turpināsim iet zemāk, es gribētu redzēt, lai šis te bearish fair value gaps holdotu cenu, un cena viņu respektētu un ietreidot viņā un iet vienkārši lejā zemāk. Bet, kā redzam, mums ir diezgan laba reakcija no šī te visa. Šeit var redzēt, mēs vēlreiz teikojam out šo low. Ļoti laba reakcija. Mēs inversējam šo fair value gapu. Šis ir mūsu manipulation legs. Kas tad ir manipulation lega augšā? Break evens, jā. Break evens. Šeit te, šajā te, tur, kur man break evens, ir arī 5 minūšu fair value gaps, kas ļoti iespējams varētu holdot cenu, un cena varēja vienkārši iet zemāk. Tāpēc tur break evens, viņa varēja ieteidot te un iet zemāk, jo mēs esam bearish. Bet tā, un man centuries bija long position šeit te. Treidojas jūs 100 uz jūs, es tīt pastāstīšu. Stop loss man bija pie šiem te lowiem. Un take profits pie šiem te highiem. Ja. Te es eju, kad cena hito šo levelēju break even, tad aizteisu. Uz NQ break even savāktu, uz US 100 tas nenotika. Jā, vienkārši paveicās noteikti. Šis setups nebija 100%. 100%, bija ļoti liela iespēja, ka teikos šo break evenu, ja es 5 minūšu fair value gapā turpinās viņu respektēt, jo mums ir tāds milzīgs dropdowns, mums ir 30 minūšu fair value gaps, un šeit mums ir equal lows ar šo te fair value gapu. Bija ļoti liela iespēja, ka mēs iesim zemāk pēc šī te baisiet liquidity, bet tā kā es dabūju break evenu, man bija risk-free trade, es domāju, turēšu tāpat, nekas nenotiks. Un jā, šis te trades play out. Tāpat arī varēja teikot shortus, jo mums bija ļoti labs reaction pēc šī te trade. Kad mēs ietreidējām 15 minūšu fair value gapā, mums bija ļoti labs reaction uz leju. Un mierīgi varēja teikot shortus towards these equal lows. Jā, tas palielam viss. Šodien diezgan ātri, jau ap 10, kas pie mums ir 5:10, jau bija viss. Bija teikos trades un varēja taisīt komplicēt. Tas arī viss.